Draugi, šodien mēs parunāsim par bonusiem, ko var iegūt, attīrot organismu. Un es esmu uzaicinājusi uz tiešraidi 3 foršas dāmas. Mums pat ir mikrofoni sagādāti, lai jūs varat uzzināt visu par organismu attīrīšanu. Jā, kāpēc cilvēki vispār izvēlās attīrīt organismu un kādi ir ieguvumi. Sāksim mēs ar pirmo, kurai ir mikrofons. Tātad Jolanta. Tas. Tā, sveiki, mani sauc Jolanta, man ir 51 gads, esmu no Lielvārdes un pieņēmu lēmumu attīrīt organismu, jo man bija daudz veselības problēmas. Tajā skaitā man bija medikamentu un alkohola atkarība, no kuras atbrīvoties bija ļoti grūti, pat neiespējami, bet uzzinot par veselības koncepciju, pieņēmu to lēmumu uzsākt. Jā, tas bija grūts posms, bet soli pa solim ejot, es atbrīvojos no atkarībām, es sakārtoju asinsspiedienu, atbrīvojos no kuņģa problēmām, kas bija vairākus gadus, bija arī liekais svars, 86 kilogrami, un esmu tikusi vaļā no 15 kilogramiem. Tas, kas bija pats patīkamākais un bonus, jo uz to es negāju, es vienkārši gribēju sakārtot veselību, lai normalizējas asinsspiediens, nav problēmas ar kuņģi, un pats galvenais tikt vaļā no medikamentiem, kurus es lietoju, jo man bija lielas sāpes celī. Un alkohola atkarība bija arī no tā, ka bija tā. Un no tā visa es esmu atbrīvojusies. Kāja arī vairs nesāp, kura ļoti sāpēja. Tāds iegūms, jā. Tagad esmu ļoti priecīga, ļoti laimīga, kad esmu vesela un var dzīvot savādāk, nevis sāpēs, ciešanās, un meklējot kaut kādu izeju, kaut kādu atvieglojumu, ka tagad ir viss ļoti labi. Tā kā arī jums iesaku uzzināt, kas ir organisma attīrīšana, var jautāt arī man, arī citām meitenēm. Tā kā, kaut kā tā. Arī pārējās meitenes pastāstīs, kā viņām ir gājis ar organisma attīrīšanu. Sveiki, mani sauc Eva, man ir 32 gadi. Es pavisam nesen atgriezos no Latvijas, no Vācijas. Es 14 gadus nodzīvoju Vācijā un pagājušajā gadā jūnijā atgriezos uz Latviju. Es organismu attīrīju tikai tāpēc, ka man bija svarīgi iziet no depresijas. Es biju ļoti smagā depresijas stāvoklī, man ļoti sāpēja galva. Tūskas bija ļoti izteiktas uz ķermeni, daudz liekais svars, kas pieauga mēnesī par 20 kg. 2024. gada decembrī mans svars bija 64 kg, bet pagājušajā gadā janvārī pieauga jau par 20 kg, bet maijā sasniedzu jau 96 kg. Tas bija ļoti smagi, pašai nepatiku sev, negribēju nevienus cilvēkus redzēt. Bija izdegusi arī no darba, jo es 14 gadus strādāju gan dienā, gan drīz izteikti bez brīvdienām un veltīju tikai citiem. Pati savu laiku neveltīju. Pienāca brīdis, kad kad es sapratu, ka man kaut kas dzīvē ir jāmaina. Es nevaru vairs tādā stāvoklī dzīvot un pieņēmu lēmumu sākt ar organismu attīrīšanu. Tas man deva pavisam citu skatījumu uz dzīvi. Pēc 3 nedēļām es jūtu tik lieliskas izmaiņas, ka es pati tam neticēju sākumā. Es domāju, kas tas brīnuma līdzekli varētu būt. Un man uzlabojās asinsspiediens, kur vairs zāles nelietoju. Galvas sāpes kļuva arvien retāk un retāk. Protams, jau pēc 3 nedēļām man bija -9 kg. Attīrot organismu 2 reizes, es zaudēju 33 kg. Es jūtos pavisam savādāk, enerģiska, dzīvespriecīga. Es ceļos no rīta ar garas stāvokli, kad es gribu savu dienu pavadīt tik labi, cik vien tas ir iespējams. Un, tas ir pavisam savādāks stāvoklis nekā bija pirms tam. Un es jums ieteiktu
uzdrīkstēties, nebaidīties un noticēt sev, ka viss ir iespējams, ja tu vien to vēlies. Un, ja tavs ķermenis signalizē, ka kaut kas nav kārtībā, tad ir jādara. Nevis jāgaida pēdējais brīdis. Tā kā paldies! Sveiki, mani sauc Dina. Es organismu attīrīšanu izmantoju tāpēc, kad es no rīta cēlos, man nebija enerģijas, skatījos spoguli un sevi nepazinu. Man likās, kaut kas ir jāmaina, jo galva sāpēja ļoti bieži. Un citramonu somiņā bija un darbā bija un domāju, nē, kaut kas jādara. Tad arī sāka sāpēt locītavas. Un man patīk braukt ar riteni un vingrot, un es domāju, nē, tā vairāk nevar turpināties. Un tā es biju saldu un noklausījos lekciju, un man ļoti, ļoti iepatikās tā organisma attīrīšanās koncepcija, un nolēmu, ka jā, kad ir jāsāk. Tā es izgāju visas 3 organisma attīrīšanās pakāpes, un sajūtos daudz, daudz labāk jau. Parādījās enerģija, galvas sāpes pazuda, un braucot ar riteni arī jūtu, ka manas locītavas arī kļūst brīvākas. Rezultātā vēl -7 kilogrami, ko tas nebija mans mērķis, bet, protams, katra sieviete taču ir laimīga, ja nokrīt arī kāds liekais kilograms. Vēl es varu padalīties, ka mans vīrs arī izgāja organismu attīrīšanu, viņam -18 kilogrami. Protams, tas jau nav godīgi, jo sieviete grib noteikti arī vairāk, bet viņam tā palaimējās, ka tiešām ka viņš atbrīvojās. Un, jā, viņš arī tagad ļoti laimīgs, jā, un iet arī ar mani kopā organismu attīrīšanos. Paldies! Paņemsiet kāds? Es arī padalīšos ar saviem rezultātiem, attīrot organismu. Es to izdarīju pirms 6 gadiem, jo man bija parādījusies psoriāze. Toreiz es ļoti cītīgi tievēju, vingroju, veselīgi ēdu. Un viss, diemžēl, caur limfātisko sistēmu nāca ārā uz ādas. Un man bija papildus vēl nogurums. Es nevarēju izgulēties, man bija ļoti slikta imunitāte. Vienkārši viss pilns komplekts un stress tāds, ka, nervi uz stīgām. Kad es izgāju organismu attīrīšanu, faktiski es to darīju tādu ilgāku laiku, sāku ar tādu detoks programmu, pēc tam gāju attīrīšanos, antiparastāro tā uz miksiņš. Pēc 8 mēnešiem es sapratu to, ka man nav vairs šitien te liels sauss pleķis man bija uz pēdas, faktiski šitik te liels, sauss, niezošs, plaisāja, tur asins pat varēja nākt ārā. Man pazuda pleķi ap muti, man bija šeit psoriāze. Elkoņu locītavās, uz vēdera, pacelēs. Tur vairs nebija, bet pats galvenais man parādījās enerģijas. Varēju izgulēties, piecelties 6 no rīta bez modinātāja pulksteņa. Es vairs nestresoju, ka bērns tur izlēja uz grīdas ūdeni. Un pēc 2 gadiem es uzzināju to, ka var attīrīt arī limfātisko sistēmu, iziet tādu padziļinātu programmu. Un tad padalīšos. Man bija kopš bērnības augsti, salstoši pirksti. Rudenī plus 10 grādos, ziemā man reāli bija balti. Līdz šēnai tad izteikti tā kā nogriezti balti pirksti. Kad iegāju iekšā mājās, man viņi vienkārši sāpēja no tirpoņām, jo es mēģināju sasildīt zem silta ūdens, un tad, kad atgriežās mikrocirkulācija plaukstās, līdz pašiem pirkstiem tas ir ļoti tā kā lauzošas, sāpošas, dzeļošas sāpes. Un tad, kad man piedzima bērns, un es gribēju iet uz kalniņu ar viņus ar ragaviņām un tā kustējos, un man ļoti sāpēja. Un es vienkārši pēc stundas jau lūdzos, es gribu mājās. Un viss, ko es darīju, vēru vaļā jaku, liku padusēs, rokas pie kakla šeit, lai kaut cik sasildītos. Protams, var arī daudzīt pret sevi, bet tagad izgāju limfas tīrīšanu. Es tā kā 1. gadā piefiksēju, un it kā man nesals tās rokas, ir ok. Es domāju, jāpagaida vēl 1 gads. Nākamajā gadā, kad es pamanīju, ka nesals, tad es izgāju ārā pastaigāties, tiešām notestēju, nofilmēju un saku, man nav vairs balto pirkstu, man nav vairs Raynaud sindroms, jo beidzot mikrocirkulācija ir uzlabojusies, tie
starp audiem, starp šūnām, ja, tas uzkrājusies limfa, viņa vairs nav tur. Tas starpšūnu šķidrums ir uzsūcies. Es nezinu, kas tur īsti notika, bet reāli manu mikrocirkulācija bija uzlabojusies, un man vairs nav saucstošo Reino sindroma pirkstu. Tā kā es jau 6 gadus attīru organismu, un esmu ļoti priecīga, ka ir tāda iespēja 2 reizes gadā attīrīties. Nu, ko meitenes, ko novēlēsiet visiem? Domājam par sevi laicīgi, saudzējam sevi, neviens cits par mums nedomās, tikai pašām jādomā un visi uz priekšu un nevajag atlikt, bet darīt to tagad un tūlīt. Jā, es arī novēlu to pašu neatlikt uz rītdienu, negaidīt to īsto brīdi, jo tāds arī var neatnākt un varbūt arī pats trakākais moments dzīvē. Tāpēc nebaidīties un darīt. Jā, un es arī gribētu pateikt to, ka man kādreiz bija tā, ka tāds teiciens ir, pirmos 50 gadus tu dari visu, lai savu veselību sačakarētu. Visu, jā, es izmēģināju. Un otro pusmūžu, lai savest kārtībā, negaidam tik ilgi, kā bija man vai vēl kādam citam. Nāk liekais svars, ir nogurums, tev nav enerģijas, un tev tādu tabletīti vajag, tev tādu tabletīti, pie tām tu pierodi, tad tev sākās vēl lielāks, tā kā lomkas, kā man bija, tad tu sāc lietot kaut ko citu, lai tu varētu, darboties, strādāt, un tas var aiziet kaut kur dziļāk. Varbūt sliktāk. Tā kā negaidām to mirkli, meklējam, jo ir iespēja, ir ļoti labas, mums ir sistēmiska pieeja attīrīt organismu. Tas ir fantastiski. Tur nav jādomā. To var apvienot ar darbu, ar ceļojumu, ar ikdienu, ar visu. Tev nav jāliekas slimnīcā, nav nekas jāpiedomā. Tev ir konsultants, kas tev parādīs to ceļu, kas ir fantastiski. Tā kā uzrunājiet mūs un meklējiet to ceļu, jo tas ir brīnišķīgi dzīvot veseliem un laimīgiem. Jā, veselību kā profilaksi, nevis, kad jau ir jāmeklē mediķi. Tā kā. No 1. maija mums ir projektiņš jauns izmaini dzīvi 90 dienās. Ja arī tu vēlies tajā piedalīties, droši raksti mums un jautā, un mēs tev izstāstīsim visu sīki smalki. Jā, draugi, lūk, meitenes ir izmainījušas savu dzīvi. Tas nav tikai 90 dienas, tas ir mūsu mūža projekts, mūža ieguldījums mūsu veselībā, mūsu veselības profilaksē. Droši sazinieties ar katru no mums un uzzināsiet, ko var darīt sākot no 1. maija. Atā! Atā!